Medus kūkai mums ir nepieciešams olas, sviests, medus, soda vai cepamais pulveris, cukurs, cukursīrups, skābais krējums, saldais krējums un, ja mums garšo medus kūka ievārījumi, tad, protams, arī skābens ievārījums. Ķeršos klāt pie mīklas gatavošanas. Būs nepieciešams sviestiņš, ko mēs liksim katliņā, un viņš būs jāsilda, jākausē. Sviests vajadzīgs ir 150 grami. Pievienojam cukuru. Liekam sildīties. Mums ir nepieciešams, lai sviestiņš izskūst kopā ar cukuru. Pievienojam medu. Medus var būt arī neizkusis. Es tā kā mazliet jau pakausēju mikroviņu krāsnī, lai man ērtāk ir izņemt no burciņas. Otru daļu es pievienošu Danskas cukuru tumšo sīrupu. Danskas cukuru ir ļoti plaša cukuru produkcija, un viņiem ir ļoti daudz cukursīrupi, gaišais, tumšais, pavisam caurspīdīgais, un medus kūkā ir vajadzīga mazliet dedzināta cukura garša un arī krāsa. Tumšais cukursīrups ļauj tik ļoti nepiededzināt cukuru, bet viņš iedod mīklai pareizo krāsu. Tas notiek daudz ātrāk un patīkamāk. Tad, kad sīrups un cukurs un sviestiņš ir kopā savārījušies, mazliet tā kā izkusis cukurs un jau sāk uzsist pirmo burbulīti, ir jāpievieno soda vai cepamais pulveris. Ir jābūt uzmanīgiem, jo mazliet maisot uz lēnas uguns, šis cepamais pulveris vai soda sāk kāpt uz augšu. Šobrīd mums ir pievienots cepamais pulveris, un tad, kad mēs pievienojam karstā sviestā un cukurā un cukursīrupā un medu cepamo pulveri, viņš tā kā dubulto masu ar putām, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam, jo šī masa ir karsta un var apdedzināt rokas. Tagad mums ir jāpievieno milti. Miltis mums ir sagādājis veikals Barbora. Ar to ir ļoti ērti. Mēs varam veikt pasūtījumu no jebkuras vietas un saņemt to mājās sev tīkamā un vēlamā laikā. Miltus mēs pievienosim apmēram 3 glāzes vai kaut kur 400 grami. Mums mīcās mazliet mīkliņa. Viņa ir gaiši brūna un tas ir ļoti skaisti. Viņai tādai ir jābūt un jābūt tādai skābā krējuma konsistencei. Bet vēl šo mīklu šobrīd samaisot, mēs pievienosim 4 olas. Un šīs olas mēs esam pievienojuši ar visu baltumu un dzeltenumu, un prātīgi mēs viņas iekuļam ar roku. Var, protams, izmantot mikseri, bet šī stingrā miltu masa ar cukuru un sviestiņu varētu saplēst mūsu mikseri, tāpēc mēs to darām ar roku. Gatavojot medus kūku, es ieteiktu ņemt vērā, kad noteikti ir nepieciešams lai mīkla būtu mazliet gaiši brūnā krāsā un tas cukurs ir vai nu jāsakausē un jāpiededzina, kā saka katliņā, vai jāpiejauc tomēr Danskas cukuru tumšais cukursīrups. Jo mīklai principā ir jāizveidojās īstā skābā krējuma, teiksim, lauku skābā krējuma konsistencē, kad viņa ir it kā līstoša, bet tajā pašā laikā viņa ir diezgan tāda, cieta, teiksim, ne, bet bieza. Esmu samaisījusi mīklu medus kūkai un esmu gatava to likt pannās. Es esmu izvēlējusies apaļās pannas, varbūt arī četrkantīgas, varbūt silikona pannas, jebkuras. Man ir 2 sagatavotas pannas, kur ir paklāts cepamais papīrs un diametrs apmēram 26–27 cm. Es viņas likšu vienā krāsnī. Un, kad viņas piepūtīsies, griezīšu tā kā uz pusi. Mēs mēģinām viņu sadalīt uz pusītēm. Ja ir mazliet vairāk, par to nav jāstraucās. Izlīdzinām pa formu, jo viņa būs noteikti šķidrāka kā biskvīta mīkla. Varētu būt, kad var kaut kas mazliet izpraukties cauri no formas, tāpēc, lai varbūt tā formai neizprauktos cauri, var mēģināt aptīt ar foliju. Mīklas mums ir salietas, un viņām ir jādodās uz krāsni cepties. Cepsies apmēram 10–15 minūtes, tas ir jāgaida, jāstāsta, kā mīkliņa uzceļās, paliek mazliet brūna, un tad viņas būs gatavas ņemšanai ārā, bet 15 minūtes noteikti, 180 grādos. Ķersimies klāt medus kūku krēmu gatavošanai. Mums būs nepieciešams saldais krējums.
To mums ir sagādājis jaukais veikals Barbora. Tagad mēs esam ielaiduši saldo krēmu traukā un pievienosim cukuru. Cukuru mums vajadzētu kaut kādas 6 teikaroces. Viņš nav ļoti salds. Un ņemsim tālāk mikseri. To var darīt ar statīvu mikseri, ar rokas mikseri. Es šodien to darīšu ar rokas mikseri, jo mēs ļoti bieži mums mājās nav šī statīva miksera. Un centīšos recepti parādīt tik vienkārši, kā to varētu pagatavot mājās un gribētos pagatavot. Pirmā daļa krēmam ir gatava. Tas ir saldais krēms ar cukuru. Viņš ir saputots un gaida to kārtu, ka mēs iemaisīsim skābo krēmu. Skābo krēmu apmēram ir uz mūsu kūkas lielumu. Mēs liekam apmēram 400 gramus. Un saldo krēmu ir puslitrs, jo kūka ir no 4 biskvītiem, un viņai ir diezgan jāsasūcās biskvītos iekšā. Ir samaisījies saldais krēms ar skābo krēmu, un krēms mums ir gatavs. Gaidīsim biskvītus, kuri ceļos ārā no krāsnes, atdzisīs, lai mēs varētu viņus salikt kopā. Medus kūkā ir tāds knifs, ka viņa uzreiz noteikti nebūs gatava. Viņa ir jāatstāj uz nakti ievilkties, un no rīta mēs viņu varam sākt griezt un likt uz šķīvīšiem. Gaidīsim biskvītus. Biskvīts mums ir atdzisis. Pavisam viņš tāds ciets nav, bet var redzēt, ka viņš ir diezgan ciets. Tad mēs ņemam lielāku nazīti un griežam biskvītiņu uz pusi. Šis ir tas skaistais tumšais Danska cukuru sīrupiņš, kas iedod šo zeltaino tekstūru. Un tad, kad viņš sasūcās, viņš paliek vēl tumšāks. Es esmu pagatavojusi ievārījumu, kas ir dzērvenes, brūklenes un ķirbis, vārīts ābolsulā. Bet jūs varat mīļai izmantot jebkuru svaigi rīvētas dzērvenes vai vienkārši ir upeņu ievārījums, kur nav tik daudz cukurs. Tāds, kas ir spēcīgāks ievārījums, kurš nav ļoti salds. Mums krēms jau ir salds, pats biskvīts ir salds, tad mums vajag kaut ko skābumiņam. Sākumā es lieku ievārījumu. Šo es lieku diezgan lielu kārtu, jo viņam ir ļoti, ļoti jāsasūc biskvītā iekšā. Saldējam krēmam mēs nepievienojam želantīnu, jo mums vajag, lai šis krēms iesūcās biskvītā. Mums nevajag, lai šis krēms sacietē uzliekot biskvītu, jo tad viņš to mitrumu tik ļoti neatdos no sevis biskvītam. Mēs šodien kūku dekorēsim mazliet savādāk, jo mums ir tā iespēja, un mēs pievienosim medus kūkai mazu gardumiņu, magmumu iebiezināto pienu, kas ir šobrīd gan pie mums nonāca kā paraugs, bet ar čijā sēklām mazliet pagaršošu. Jo tas ir kaut kas fantastisks, es jums saku. Magmumu iebiezinātais piens ir diezgan dažāds, kur jūs varat redzēt viņu mājaslapā, bet viņi izdomā kaut ko interesantu, kaut ko oriģinālu, kur pie dabīgi varītā iebiezinātā krēma, piena tiek pievienots čijā sēklas, kas jau ir gatavs krēms kūkai. Un es teiktu, ka viņš iedod tādu mazliet grubuļainu tekstūru, kas varētu atgādināt varbūt uzbriedušas riekstus. Tagad cenšamies mēs apsmērēt arī maliņas. Tā kūka varētu jums liekot kopā likties, ka viņam mazliet šūpojās. Tas viss ir normāli. Kad viņi sasūksies, viņa būs ērti griežama, būs mitra, nebūs sausa. Galvenais nežēlot ne krēmu, ne ievārījumu, nevajag arī pārspīlēt. Tad mēs vienkārši apliksim kūku ar drupčiņām. Šeit cenšamies barot šīs drumsteliņas, nespiest to kūku, jo rītdien viņa nebūs jums izlijusi vai kā tieši otrādi viņa būs sasūkusies un stingrāka. Es jau salikšu odziņas virsū, ielikšu viņu leduskapī un no rīta, ja būs ļoti kaut kas nepieciešams, es viņu mazliet pielabošu, bet vizuāli, ja jūs mājās pagatavojat kūku, jūs varat vēl nedekorēt, sagaidīt rītu. Īsā recepte kūkai, medus kūkai. Mīklu mēs gatavojam katliņā uz plīts, kur mēs ieliekam sviestu, cukuru, tumšo sīrupu, medu, sodu, sagaidām, kad masa dubultojās, tad mēs pievienojam miltus, samaisam un pašās beigās mēs iemaisam olas. Kad mīkla ir gatava, lejam veidnēs un cepam apmēram 180 grādos 10-15 minūtes. Krēmam mēs gatavojam puslitra saldais krējums, kuru saputojam kopā ar 6 teikurotēm cukuru, pievienojam skābo krēmu, samaisam, kad ir atdzisis biskvīts, mēs pārgriežam tos pusēm, liekam ievārījumu, ja vēlamies, ja nevēlamies, varam nepievienot, tad liekam krēmu, tā mēs līdz pēdējām biskvītam. Augšējā kārtā mēs šoreiz izmantojam magmumu iebiezināto pienu vārīto ar čijā sēklām, bet var arī būt parastais iebiezinātais piens un noklājam ar drumstliņām.